ko domā un kā runā 11-gadnieki. Ko viņš tur runā? Es nezinu, izklausās, ka tas ir vāciski. Viņš stāst par kaut kādu koncertu. Mākslas darbinieku namā, koncerts Strāva, 14. mārts, 14. martā, Porno un Ko, 8. vakarā, Kafija Mafija, Dēls Budēlis, Brigadiera brokastis, koncerts Strāva par 3 latiem mākslas darbinieku namā. Atbalsta Radio Naba un www.lv. Strāva. Pasākums Strāva. 14. martā. Vaļņu ielā 9. Mākslas darbinieku nams. Mākslas darbinieku nams Vaļņu iela 9. Ieja no Zirgu ielas. No Zirgu ielas. Uzstājas Kafija Mafija, Brigadieru brokastis, Dēlis Budēlis un Porno un Ko. 14. martā. 14. martā Vaļņu iela 9. Elektriskās mūzikas pasākums. Elektroniskās mūzikas festivāls Strāva vadītājs 2. Esmu pamodies pie grupas Porno un Ko. Sveiki. Ronalds, Asprins, Alvis Alča. Porno. 2. Leģendāra no pelniem bagāta grupa. Dzirdēta arī Radio Lāgā, Nabā un varbūt vēl kaut kur. Viņi spēlēs arī 14. martā pasākumā Strāva. Un kā ir? Nebaidieties satricināt publiku? Paliek traka slima. Nebaidieties? Nebaidamies. Es pateikšu vienu cienījumu un mums visiem ļoti piemītošu frāzi. Kad mēs sāksim, tad sievietes beigs. Es pieļauju, ka jums kaudzēm fānes kaudzēm guļ. un uz kuras krūts parakstītos fanēm? Es parasti malā parakstos, tad man sanāk laikam tā kā jūs ziniet, tā kā pa labi. Alča, tas tā kā, mani skatoties pa labi. Tevis arī. Tev kaut kā, tev bija savādāk. Es esmu Kreilis. Es parakstos uz kreisām krūtī. Parasti. Viņam ir lielāks paraksts. Man vajadzīgs ar lielāks krūts. Tā mazajā nepietiek vietas. Grupa pastāv reāli 5 gadus, un 5 gadu laikā viss, kas ir mainījies, Kā arī pats grupas nosaukums, tad Porno un Ko nozīmē, ka tajā skaitā ir porno un ko. Tas ko vienmēr svaidās šurp turp, līdz ar to katru gadu kaut kādas izmaiņas notiek, un tas tikai dabīgi. Es varu papildināt, ka porno ir stabila vērtība un ko ir tikai visu laiku ap to asi tur, bet porno turās. Šitās visas skaistās un neskaistās idejas mūzikā un jūsu lirikā, no kādiem ūdeņiem jūs viņus smeļat? To ūdeņiem, Alčā? Viss ģeniālais ir ļoti vienkārši. Ir tā, ka mēs satiekamies brīvdienās reāli, jo mēs, protams, strādājam un mācāmies, visādas lietas notiek. Atbrauc pie manis Asprins ar 2 krūzītēm. Tas viss notiek programmā Rīzam. Mēs atveram vaļā, piemēram, šeit mēs redzam lodziņu. Tas jau tagad dzirdams kopā jau kā spēlējums ar bungām. Un tas jau skan jau ar visu instrumentu saliktie kopā. Un tad viņš ir top vārdi. Piemēram, kolēģis var padziedāt, kā šī dziesma tiek iedziedāta un tā tā. Gan jau kādreiz dzirdējuši tos vārdus. I love you. Tā ir unenāne, sapciet. Unenāne. Unenāne, nāne. Unenāne. Nāne. 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 Tātad elektrisks mūzikas pasākums Mākslas darbinieku namā
Strāva, un mēs Porno un Ko. Tā gribēju, lai tā kā viņš nokrīta tā. Ko domā un kā runā 11-gadnieki? Ko viņš tur runā? Es nezinu, izklausās, ka tas ir vāciski. Viņš stāsta par kaut kādu koncertu mākslas darbinieku namā, koncerts Strāva, 14. marts, 14. martā, Porno un Ko, 8. vakarā, Kafija Mafija, Dēls Budēlis, Brigadiera Brokastis, koncerts Strāva par 3 latiem mākslas darbinieku namā. Atbalsta Radio Naba un www.lv. Radio Naba.